Sveiki visiem! Esmu Casey Hamlin, LVLV Casey Buyer Tours. Esmu Casey Hamlin lidostas, vai ne? Reizēm tās var būt mazliet mulsinošas, garas rindas, daudz cilvēku un daudz noteikumu, bet aiz visa šī mulsinošā stāv īpaša iespēja pavadīt laiku ar ģimeni un radīt neaizmirstamas atmiņas. Šajā vecumā ir vislabākais laiks atklāt jaunas vietas. Kāpēc sēdēt mājās un skatīties televizoru, kad pasaule mūs gaida? Šodien es dalīšos ar jums 26 ceļojumu padomos, īpaši tiem, kas ir vecāki par 60 gadiem. Šie nav tie parastie padomi, ko dzirdat visur. Šis ir pilnīgs ceļošanai bez stresa. Mēs esam paveikuši visu grūto darbu, lai jūs varētu koncentrēties tikai uz piedzīvojumu. Ceļošana dod jums pārliecību teikt, es joprojām varu. Pasaule ir mana. Pasaule jūs gaida. Mēs esam šeit, lai palīdzētu jums padarīt jūsu ceļojumu neaizmirstamu. Sāksim! Labi, mani draugi! Pat pirmā un vissvarīgākā lieta, kas jums jāatceras, ir jūsu identifikācija. Tā ir jūsu atslēga uz pasauli. Pirms dodaties prom no mājām, pārbaudiet savu pasi vai ID karti, lai pārliecinātos, ka tām nav beidzies derīguma termiņš. Un paskatieties uz derīguma termiņu, lai būtu droši. Jūs taču nevēlaties pēdējā brīdī nonākt nepatīkamā situācijā, vai ne? Tas būtu kā pulksteņbumba pagalmā. Ja jūsu autovadītāja apliecībai nav zelta zvaigznes, iespējams, jums būs jādodas uz licenču biroju, lai to atjaunotu. Un ja ceļojat ārpus savas valsts, pārliecinieties, ka jūsu pasi ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc plānotā atgriešanās datuma. Tas ir jūsu svarīgais drošības spilvens. Neļaujiet beigušam derīguma termiņam sabojāt jūsu ceļojuma sapni. Tas būtu kā būvēt māju uz smiltīm. Pārbaudiet vienreiz, pārbaudiet divreiz, un, ja varat, pārbaudiet 3 reizes. Un, protams, glabājiet savus dokumentus viegli pieejamā vietā. Jūs taču nevēlaties meklēt kā adatu siena kaudzē. Tā ir jūsu ieejas biļete uz piedzīvojumu. Ar šo sagatavošanos jūs jau esat uzvarējuši pusē cīņas par brīnišķīgu ceļojumu. Padarīsim šo ceļojumu bez stresa. Laiks ir jūsu labākais draugs lidostā. Iekšzemes lidojumiem mēģiniet ierasties lidostā 2 līdz 3 stundas pirms lidojuma. Šis papildu laiks stresu pārvērš mierā, it kā jūs mierīgi pastaigātos parkā. Garas drošības pārbaudes rindas? Nekādu problēmu. Biļešu automāts nestrādā? Jums ir pietiekami daudz laika to sakārtot. Izmantojiet šo papildu laiku, lai atpūstos, iedzertu labu kafiju. It kā jūs būtu savā iecienītākajā kafejnīcā vai parunātos ar cilvēkiem, kurus mīlat. Agrā ierašanās samazina stresu un sniedz jums sirdsmieru. Lidostai jābūt jūsu ceļojuma sākumam, nevis raižu avotam. Jūs neesat tikai ceļotāji, jūs esat pārliecināti ceļotāji. Sāciet savu ceļojumu mierā. TSA Cares pakalpojums ir kā VIP caurlaide ikvienam, kam nepieciešama neliela papildu palīdzība. Ja piezvanīsiet 72 stundas pirms lidojuma, jūs gaidīs īpašs asistents. Šis asistents var jūs pavadīt cauri drošības kontrolei, visu izskaidrot un palīdzēt ar jūsu bagāžu. Tas padara jūsu ceļojumu daudz vieglāku kā pastaiga parkā, un jūs jutīsieties mierīgi kā īsts VIP. Ja jums nepieciešams medicīnisks aprīkojums vai cita palīdzība, nevilcinieties izmantot šo pakalpojumu. Tālruņa numuru var atrast TSA tīmekļa vietnē. Palīdzība vienmēr ir pieejama, tāpēc nebaidieties to lūgt. Es ceru, ka jūsu ceļojums būs visērtākais un relaksējošākais, kāds jums jebkad bijis. Es vēlos, lai jūs izbaudītu katru atvaļinājuma mirkli. Ja jums ir 75 gadi vai vairāk, TSA tie ir cilvēki, kas rūpējas par drošību lidostās, ir sagatavojuši jums dažas īpašas lietas. Tas ir domāts, lai jūsu nokļūšana cauri lidostas drošības kontrolei būtu vieglāk un ātrāk. Tas ir tāpat, kā jums būtu VIP biļete uz koncertu. Jūs jutīsieties, ka lidostā saņemat īpašu attieksmi. Parasti jums nav jānovelk apavi vai vieglā jāka. Šo īpašo attieksmi jūs saņemat automātiski, tāpēc jums nav jāuztraucas vai kaut kas jālūdz. Tā ir kā jauka dāvana, vai ne? Ar šo mazo īpašo attieksmi drošības kontrole kļūst daudz ērtāka un vieglāka. Tas ir tāpat kā lidot pirmajā klasē, ziniet. Dažreiz varbūt būs nepieciešams jūs pārbaudīt nedaudz rūpīgāk, bet visbiežāk viss norit bez problēmām un raizēm.
Kā svētdienas vakariņas pie vecmāmiņas, ziniet, jums vienkārši jāpasaka TSA savs vecums. Pēc tam viņi parūpēsies par visu pārējo. Tas ir tāpat, kā jums būtu personīgais ceļojuma asistents. Šī mazā īpašā attieksme padara jūsu ceļojumu patīkamu un bez stresa. Tā ir kā apskāviens siltā segā augstā naktī. Atcerieties šo padomu un izmantojiet to, lai jūsu ceļojums būtu pēc iespējas labāks. Nekad neatstājiet savas svarīgās zāles reģistrētajā bagāžā. Vienmēr turiet tās pie sevis, savā rokas bagāžā. Jūs varat ņemt līdzi tik daudz zāļu, cik jums nepieciešams. Nav daudzuma ierobežojumu. 100 ml noteikums neatiecas uz šķidrajām zālēm, taču jums tās ir jādeklarē. Vislabāk ir turēt zāles to oriģinālajā iepakojumā, lai tās būtu vieglāk identificēt. Ja jums ir šķidrās zāles, vienmēr pasakiet to drošības dienesta darbiniekiem kontrolpunktā. Jūsu veselība ir ļoti svarīga ceļojot, neatkarīgi no tā, vai dodaties atvaļinājumā uz Baltijas jūru vai uz kādu siltāku vietu. Atcerieties šos padomus patīkamam ceļojumam bez stresa. Jūsu atvaļinājums ir to vērts. Vienmēr turiet zāles sev tuvumā, neriskējiet un esiet gatavi visam, tāpat kā gatavojieties laikam polijā. Rūpējoties par savu veselību, jūs nodrošināt sev drošu un patīkamu ceļojumu, bez negaidītiem starp gadījumiem. Ja ceļojat ar medicīnisko aprīkojumu, vienmēr paņemiet līdzi ārsta zīmi. Šajā zīmē jābūt paskaidrotam, kāpēc jums ir nepieciešams īpašs medicīniskais aprīkojums, piemēram, CPAP aparāts vai skābekļa koncentrators. Tas ļoti palīdzēs, kad reģistrēsieties vai runāsiet ar aviokompānijas darbiniekiem. Tas ir svarīgi ne tikai jums, bet arī aviokompānijai. Ielieciet šo zīmi pie sava medicīniskā aprīkojuma vai rokas bagāžā. Zināt, kā par to runāt, kad reģistrēties vai kāpjat lidmašīnā. Vissvarīgākais ir sniegt visu informāciju iepriekš, pirms jums to jautā. Tādējādi jūsu medicīniskās vajadzības tiks apmierinātas bez problēmām. Ja domājat, ka jums būs grūtības iekāpt lidmašīnā, nevilcinieties lūgt palīdzību. Aviokompānijām ir šādi pakalpojumi visiem pasažieriem. Vienkārši pasakiet vārtu personālam, ka jums ir nepieciešama neliela palīdzība, lai justos ērti vai pārvietotos. Nav jākaunas. Tas atvieglo visu visiem. Neliels pieklājīgs lūgums var radīt lielu atšķirību. Vienkārši pasakiet, kas jums ir nepieciešams. Tādējādi jūsu ceļojums būs patīkamāks un bez stresa. Garos lidojumu laikā mūsu asinis var cirkulēt nedaudz lēnāk, tāpēc ir ļoti svarīgi valkāt kompresijas zeķes vai kustināt kājas. Pat sēžot varat veikt vienkāršus vingrinājumus, piemēram, riņķot ar potītēm, kustināt pirkstus vai celt ceļus. Tas ir kā maza vingrošana lidmašīnā un ļoti palīdz. Ja nesēžat pie loga, bet pie ejas, ir labi pa laikam pastaigāties pa lidmašīnas eju. Tas ir kā ātra pastaiga pa koridoru un ir atpūta jūsu kājām. Tas palīdz, lai jūsu kājas nepamostas un pasargā mūs no nopietnākām problēmām, piemēram, asins recekļiem, kas ir bieži garos lidojumos. Labāk ir novērst nekā ārstēt, vai ne? Kompresijas zeķes var viegli atrast aptiekās vai lielākos veikalos. Lai zinātu, kuras ir vislabākās jums, ir vērts jautāt savam ārstam. Tas ir kā izvēlēties apavus. Vissvarīgākais ir, lai tie jums lieliski derētu. Kad ceļojam, ir ļoti svarīgi rūpēties par savu ķermeni, jo veselība ir pamats patīkamam ceļojumam. Tāpēc, lai katrs mūsu ceļojums būtu piepildīts ar veselību un prieku. Gaisa kuģa gaiss ir sausāks pat par tuksnesi. Tāpēc ir ļoti svarīgi dzert daudz ūdens. Paņemiet līdzi tukšu ūdens pudeli, uzpildiet to pēc drošības kontroles un dzeriet pa malciņam visa lidojuma laikā. Labāk ir izvairīties no alkohola un kafijas, jo tie vairāk dehidrē ķermeni. Pietiekama ūdens dzeršana var palīdzēt izvairīties no galvassāpēm, noguruma un pat reaktīvās nobīdes. Mazās ūdens glāzes, ko dod stjuartes, parasti nav pietiekamas. Tā jūs jutīsieties labāk un būsiet gatavi saviem jaunajiem piedzīvojumiem. Ūdens ir jūsu labākais draugs ceļojuma laikā. Neaizmirstiet parūpēties par sevi, pat tad, kad esat virs mākoņiem. Hei,
Vai zinājāt, ka rezervējot lidmašīnas biļeti, sēdvieta pie ejas ir labāka nekā sēdvieta pie loga? Patiesībā tā dod jums daudz vairāk brīvības. Jūs varat izstiept kājas, doties uz tualeti un pat nedaudz pastaigāties pa eju, netraucējot citiem pasažieriem. Īpaši garos lidojumos sēdvieta pie ejas padara ceļojumu daudz ērtāku. Tā vietā, lai justos iesprostoti, jūs varat brīvi kustēties. Kā mazs putniņš, kas var lidot, kad vien vēlas. Tāpēc neizvēlieties sēdvietu steigā, padomājiet nedaudz. Jūs varat veltīt 1 minūti. Sēdvieta pie ejas ir kā ērts dīvāns jūsu mājās, tā dod jums daudz brīvības un komforta. Tur jūs varat atpūsties. Tas ir mazs lēmums, bet tas var ļoti ietekmēt mūsu komfortu. Padarīsim mūsu ceļojumu labāku un ērtāku. Kā svētdienas rīts ar kafiju un svaigu maizi. Iedomājieties savu mazo somu kā savu personīgo izdzīvošanas komplektu. Iepakojiet salvets, roku dezinfekcijas līdzekli, ceļojumu spilvenu, trokšņu slāpējošas austiņas un, protams, garšīgas uzkodas. Padomājiet par to, kas jums palīdz justies ērti un laimīgi ceļojuma laikā. Ar uzkodām un izklaidi jūs varat saglabāt mieru un atpūsties. Pārvērtiet savu sēdvietu par mājīgu vietiņu lidmašīnā. Kad viss ir viegli pieejams, jums nebūs jāmeklē, kad kaut kas būs vajadzīgs, lai jūsu sēdvieta kļūst par jūsu kluso patvērumu. Vienmēr uzrakstiet savu vārdu un tālruņa numuru uz savām mantām, uz bagāžas, uz elektronikas un pat uz apģērba. Lidostā pazūd daudz vairāk mantu, nekā jūs domājat. Ar tik daudz cilvēkiem bagāža var viegli pazust. Pat vienkārša uzlīme vai vizītkarte var palīdzēt jums atrast pazudušās mantas. Tā jums nebūs problēmu. Nelieciet informāciju tikai kofera ārpusē, bet arī iekšpusē. Tas ir kā divreiz aizslēgt durvis. Tā jūs būsiet divreiz aizsargāti. Lielākai drošībai izmantojiet vairāk nekā vienu etiķeti. Daži saka, ka mazāk ir vairāk, bet šajā gadījumā vairāk ir vairāk. Tikai 5 minūtes sagatavošanās var ietaupīt jums stundas raizes. Šī nelielā uzmanība palīdzēs jums saglabāt jūsu mantas drošībā. Šīs mazās lietas ir ļoti svarīgas. Tās palīdz jums ceļot ērti. Sveiki, ceļotāji! Pirms iekāpjat lidmašīnā, neaizmirstiet lejupielādēt aviokompānijas lietotni savā mobilajā tālrunī. Ar šo lietotni jūs uzreiz uzzināsiet par vārtu maiņām, kavēšanos un citiem paziņojumiem ceļojuma laikā. Vai tas nav brīnišķīgi? Tas ir kā personīgais ceļojuma asistents, digitāls sargeņģelis. Varat arī reģistrēties, parādīt savu iekāpšanas karti no tālruņa un izsekot savai bagāžai. Tas patiešām maina spēli, kā burvju nūjiņu ceļojumiem. Patiešām, šī lietotne padara jūsu ceļojumu daudz vieglāku un ērtāku. Tehnoloģijas vienkāršo lietas un padara jūsu ceļojumu patīkamāku. Tas ir kā moderna versija dzīve bez raizēm ceļojot. Tādējādi jums vienmēr būs jaunākā informācija un jūs varēsiet ceļot bez stresa, kā pieredzējis ceļotājs, kurš zina, kas notiek. Ļaujiet savam mobilajam tālrunim kļūt par jūsu personīgo ceļojumu asistentu. Tehnoloģijas, ziniet, dažreiz var mūs pievilt, tāpēc es vienmēr iesaku jums izdrukāt savu ceļojuma biļeti. Ja jūsu tālrunim izlādējas akumulators vai lietotne nedarbojas labi, papīra biļete var jūs izglābt. Tā jūs izvairīsieties no daudz stresa. Jūs varat to izdrukāt pirms došanās no mājām vai arī izmantot kādu no pašapkalpošanās iekārtām lidostā. Glabājiet to drošā vietā, piemēram, ceļojumu makā vai iekšējā kabatā, lai to nepazaudētu. Tas ir kā analoga glābšanas veste, kas mūs pasargā digitālajā pasaulē. Tā, lai kas arī notiktu, jūs varat mierīgi turpināt savu ceļojumu. Neaizmirstiet vecos labos paņēmienus, pat ja izmantojat jaunas tehnoloģijas. Abi ir svarīgi. Vienmēr esiet gatavi. Ja jums ir nepieciešama pavadība ar ratiņkrēslu, ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka šis pakalpojums jums ir apstiprināts katrā lidostā, caur kuru jūs ceļosiet. Neuzskatiet, ka tas būs pieejams. Pieprasiet to konkrēti izlidošanai, pārsēšanās vietām un jūsu galamērķim. Apstipriniet to vēlreiz, kad reģistrējaties, un pasakiet vārtu personālam pirms iekāpšanas lidmašīnā. Noteikums ir: es ticu, bet pārbaudu. Esiet pieklājīgi, bet arī uzstājīgi, ja nepieciešams.
Tas var jūs pasargāt no daudziem pārpratumiem un problēmām. Nevainojama pārsēšanās nozīmē mazāk stresa un vairāk miera. Kā relaksējoša pastaiga pa Latvijas laukiem. Esiet skaidri par savām vajadzībām ceļojot, tad jūsu ceļojums būs vieglāks un bezrūpīgāks. Vienmēr sagatavojiet sarakstu ar visām jūsu zālēm. Neaizmirstiet katras zāles nosaukumu un devu. Ir labi, ja jums ir arī ārsta kontaktinformācija. Iedomājieties to, kā jūsu slepeno ieroci jebkurai negaidītai situācijā. Ārkārtas situācijā šis mazais papīra gabaliņš var glābt dzīvību. Tas ir tikpat svarīgi, kā glābšanas veste vai pirmās palīdzības komplekts. Ielieciet vienu savā somā un iedodiet vienu saviem ceļabiedriem. Viņi būs kā jūsu sargeņģelis, labs draugs, kas palīdzēs jebkurā laikā. Un, protams, ir laba ideja nofotografēt sarakstu ar savu mobilo tālruni. Labāk būt sagatavotam, vai ne? Tas nenozīmē, ka mēs gaidām pašu sliktāko. Gluži pretēji. Tas nozīmē, ka esat gatavs kā gudra saimniece, kurai vienmēr ir plāns B. Tādējādi jūs saņemsiet ātru un pareizu palīdzību, kad tā būs nepieciešama. Pārliecinieties, ka visa informācija ir sakārtota, lai jums par neko nebūtu jāuztraucas. Vai jums ir nepieciešams īpašs ēdiens? Kad rezervējat lidmašīnas biļeti, ir ļoti svarīgi pastāstīt aviokompānijai par jebkādām īpašām vajadzībām, kas jums ir saistībā ar ēdienu. Ir labi to darīt 24 līdz 48 stundas pirms lidojuma. Aviokompānijas piedāvā dažādus īpašus ēdienus, piemēram, ēdienus ar zemu nātrija saturu, ēdienus diabēta slimniekiem, bezglutēna ēdienus un pat veģetārus ēdienus. Tiklīdz esat iekāpis lidmašīnā, es iesaku vēlreiz apstiprināt, ka jums tiks pasniegts jūsu īpašais ēdiens. Ir ļoti grūti mainīt ēdiena pasūtījumu lidojuma laikā, tāpēc ir svarīgi visu apstiprināt iepriekš. Ar nelielu organizāciju jūs varat baudīt gardu maltīti pat lidmašīnā. Jūsu veselība ir vissvarīgākā. Laimīgu ceļu un labu apetīti! Ceļojumu apdrošināšana ir patiešām gudra doma. Tā ļoti palīdzēs, ja saslimsiet, ja jūsu lidojums tiks atcelts vai ja jūsu bagāža pazudīs. Ja saslimstat ārzemēs, jūsu parastā apdrošināšana iespējams nesegs visu. Ar ceļojumu apdrošināšanu jums būs mazāk finansiālu raižu un jūs varēsiet baudīt ceļojumu ar mierīgu sirdi. Vienmēr rūpīgi izlasiet noteikumus. Tas ir ļoti svarīgi, it īpaši, ja jums ir veselības problēmas. Ja tagad samaksāsiet nedaudz naudas, vēlāk pasargāsiet sevi no lielām nepatikšanām. Palīdzēsim viens otram ceļot bez raizēm un ar daudz prieka. Īstenosim jūsu ceļojumu sapņus kopā. Lūk, viens ceļojumu padoms. Kā iepakoties viegli un gudri. Tas nozīmē ceļot tikai ar nelielu rokas bagāžu un vēl vienu mazu personīgo somu. Kad jums nav jāreģistrē bagāža, jūs ietaupāt daudz laika, naudas un nervu. Izmantojiet iepakošanas kubus, rullējiet drēbes, lai ietaupītu vietu un izvēlieties apģērbu, ko var valkāt dažādos veidos. Iedomājieties sevi ceļojumā. Katra lieta, kas jums ir noderīga un to var izmantot dažādos veidos. Ticiet man, jums vajag mazāk lietu nekā domājat. Ceļojot viegli, jūs varat pārvietoties ar lielāku vieglumu. Mazāk lietu nozīmē mazāk stresa. Jūs ērtāk pārvietojaties pa lidostām un viesnīcām. Jūs būsiet kā dejotājs, kurš nezaudē ritmu, gaidot bagāžu. Kad ceļojat gudri, jūs padarāt visu savu ceļojumu patīkamāku. Neaizmirstiet, ka jums vienmēr ir jābūt pieejamai informācijai par ārkārtas situācijām. Ir ļoti labi, ja tā ir jūsu makā. Protams, ielieciet to arī savā mobilajā tālrunī. Uzrakstiet AIE, kas nozīmē ārkārtas gadījumā uz mazas kartītes un tālruņa numuru, un pēc tam ielieciet to aiz savas vadītāja apliecības makā. Izmantojiet arī medicīniskās AI funkciju savā mobilajā tālrunī. Tas ir lielisks veids, kā ātri iegūt svarīgu informāciju ārkārtas situācijā. Jums vajadzētu ievadīt savas alerģijas, asinsgrupu un jebkādas medicīniskās problēmas, kas jums ir. Tādējādi glābēji varēs nekavējoties redzēt šo informāciju. Tas ir ļoti svarīgi visu ceļotāju drošībai. Pārliecinieties, ka viss ir sagatavots pirms došanās prom no mājām.
Ja jums nav daudz laika, neizvēlieties lidojumus ar īsu pārsēšanās laiku. Dodiet sev vismaz 90 minūtes vai pat 2 stundas pārsēšanās laikam. Lidojumu kavēšanās notiek bieži, un pat attālums starp izejām lidostās var būt milzīgi kā labirints. Jums ir nepieciešams pietiekami daudz laika, lai pārvietotos bez stresa un savā tempā. Jo vairāk laika jums ir pārsēšanās laikam, jo mierīgāk un ērtāk jutīsieties. Kā baudot labu kafiju savā iecienītākajā kafejnīcā Krakovas Kazimira rajonā. Izmantojiet šo papildu laiku, lai atpūstos, sagatavotos nākamajai ceļojuma daļai vai vienkārši sakārtotos pirms iekāpšanas lidmašīnā. Neļaujiet īsam pārsēšanās laikam sabojāt jūsu dienu, kā vilciena kavēšanās Varšavas centrālajā stacijā. Plānojot ceļojumus, dodiet priekšroku komfortam, nevis ātrumam. Ceļošanai nevajadzētu būt sacīkstēm, bet gan baudei. Gribat vairāk vietas kājām? Tad palūdziet sēdvietu tieši aiz lidmašīnas priekšējās sienas. To sauc par starpsienas sēdvietu. Tā kā jūs priekšā nav sēdvietu, jums būs daudz vietas, lai izstieptu kājas un atpūstos. Gluži kā mājās. Varbūt tas maksās nedaudz vairāk, bet garā lidojumā breiktim dubdopo. Tas ir tā vērts. Tas ir kā nopirkt arbūzu, kas ir nedaudz dārgāks, bet daudz garšīgāks. Prieks ir pavisam cits, bet jums jāatceras viena lieta. Pacelšanās un nolaišanās laikā jūs nedrīkstat likt somas uz grīdas sev priekšā. Tāpēc jums jāizvēlas, kas jums ir svarīgāk. Vairāk vietas kājām vai ātra piekļuve bagāžai. Tas ir kā izvēlēties starp gardu šavarmu un gardu suši. Abi ir labi, bet katram ir savas priekšrocības. Padomājiet par plusiem un mīnusiem un izvēlieties to, kas jums vislabāk der. Jo komforts ir puse no ceļojuma. 3 sekundes. Liels smaids un paldies! Lidostas darbiniekiem var mainīt daudz. Atcerieties, viņi smagi strādā, lai ik viens varētu izbaudīt ceļojumu. Mazliet laipnības var padarīt jūsu ceļojumu daudz labāku. Labs vārds var jums sagādāt īpašu palīdzību, vai pat sēdvietu ar vairāk vietas kājām, kā jau minējām. Jūs neesat tikai pasažieris, jūs esat cilvēks, kas sarunājas ar citu cilvēku. Laipnība ir valoda, ko saprot ik viens visā pasaulē. Tāpēc izmantojiet to daudz. Iedomājieties to kā bonusu, kur šodien tu man palīdzi, rīt es tev palīdzu, un labā enerģija jums atgriezīsies. Būt laipnam padara visu jūsu ceļojumu daudz patīkamāku. Lidostas, ziniet, var būt patiešām pārpildītas, vai ne? Pilnas ar cilvēkiem un visi steidzas. Šādos brīžos ir ļoti svarīgi parūpēties par sevi. Neskrieniet, ejiet lēnām un uzmanīgi. Turieties stingri pie eskalatoru margām un neskrieniet. Ja kāds patiešām steidzas, ļaujiet viņam paiet garām. Mūsu mērķis ir tikai viens – droši pabeigt ceļojumu. Ceļojot ar eskalatoriem vai kustīgajām takām, vienmēr stingri turieties pie margām. Izkāpjot no lidmašīnas, pagaidiet, kamēr citi izkāpj, un tad sāciet lēnām kustēties. Vienmēr pievērsiet uzmanību tam, kas ir ap jums. Kāpēc skriet? Tas nav tik labi, vai ne? Mūsu drošība ir vissvarīgākā. Šis ceļojums nav 100 metru skrējiens, bet gan maratons. Dārgie ceļotāji, break time vienmēr ieklausieties savā ķermenī. Ja jūtaties noguris, apsēdieties un atpūtieties. Gluži kā mājās uz sava mīļākā dīvāna. Ja jūtaties izsmelts, paņemiet pārtraukumu un iedzeriet ūdeni. Tā, it kā jūs dzertu no kalnu avota. Ja jūtaties slikti, nepārpūlieties. Nevilcinieties lūgt palīdzību, ja jums tā ir nepieciešama. Cilvēki vienmēr labprāt palīdzēs. Ir labi atpūsties. Mūsu veselība ir vissvarīgākā. Tā ir vērtīgāka par jebkuru bagātību. Ieklausieties savā ķermenī un pieņemiet savus ierobežojumus. Mēs esam savi labākie draugi un mūsu kuķisamierti un mūsu uzticamie pavadoņi šajā garajā ceļojumā. Jūsu ceļojuma galamērķis ir svarīgs, bet pats ceļojums ir tikpat nozīmīgs. Vai piekrītat?
Izbaudiet katru mirkli, sākot no lidojuma līdz pat pastaigai pa lidostu. Katrs ceļojums pievieno jaunu stāstu, jaunu nodaļu jūsu dzīves grāmatā. Izbaudiet šo stāstu līdz galam. No skaistajām ainavām, ko redzat, līdz sarunām, ko veicat ar citiem ceļotājiem, novērtējiet katru mirkli. Šis ceļojums ir jūsu atlīdzība par visu smago darbu, ko esat paveikuši. Pat ja notiek mazas, negaidītas lietas, neļaujiet tām sabojāt jūsu garastāvokli. Ir vērts pacensties, vai ne? Katrs ceļojums piepilda jūsu dzīvi ar jauniem un skaistiem stāstiem. Izbaudiet šos mirkļus un novērtējiet katru sekundi. Jūs esat pelnījuši dzīvot vislabāko iespējamo dzīvi. Šie bija 2 šķēst padomi. Es ceru, ka tie padarīs jūsu ceļojumu vieglāku, patīkamāku un pats galvenais drošāku. Es ceru, ka šie padomi jums palīdzēs un padarīs jūsu nākamo ceļojumu neaizmirstamu. Vai vēlaties drukātu sarakstu? Nosūtiet man e-pastu uz caseystravelmagic@gmail.com ar virsrakstu ceļojumu ceļvedis 600+, un es jums to nosūtīšu bez maksas, bez jebkādām saistībām. Tā ir dāvana no manis jums, lai jūs varētu ceļot mierīgi. Dievs jūs svētī un laimīgus ceļojumus. Esmu Casey no Casey's Buy a Tours. Es vēlos, lai jūsu nākamais piedzīvojums būtu brīnišķīgs. Ja jums patika šis video, noklikšķiniet uz pogas abonēt un pogas patīk, lai saņemtu vairāk ceļojumu padomu un piedzīvojumu video no manis.